2009. gadā Eiropas Savienībā tika pieņemts jauns klimata un enerģētikas tiesību aktu kopums un noteikts katras Eiropas Savienības dalībvalsts mērķis siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas samazināšanā. Lielāka uzmanība tiek pievērsta to siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas samazināšanai, kas neietilpst emisijas tirdzniecības sektorā. Siltumnīcas efekta gāzu emisijas tika sadalītas divās daļās. Viena daļa, kas ietilpst Eiropas Savienības emisiju tirdzniecības sektorā, kur ietilpst lielās enerģētiskās iekārtas un lielās rūpnīcas, kurām ir sadedzināšanas iekārtas virs 20 megavatiem un dažas specifiskas rūpniecības nozares. Un otrs tā sauktais emisiju tirdzniecības sektors, kurā paliek visas šīs pārējās nozares. Tātad transports, mazā enerģētika, varam tā nosacīt saukt mazā rūpniecība, un, teiksim, lauksaimniecība, mājsaimniecības, pakalpojumu sektors. Katras Eiropas Savienības dalībvalsts uzdevums ir izstrādāt jaunu politiku, kā sasniegt dalībvalstī noteikto individuālo mērķi siltumnīcas efektu izraisošo gāzu samazināšanā. Jāatzīmē, ka atšķirībā no attīstītajām Eiropas Savienības dalībvalstīm, Latvijai līdz 2020. gadam siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisija nav jāsamazina, bet ir pat pieļaujams tās pieaugums par 17% salīdzinājumā ar 2005. gadu. Nav runa par to, ka Latvijai būtu jāsamazina šo neetēju sektoru emisijas, bet mums ir ļoti uzmanīgi jāpieiet attīstot Latvijas tautsēmniecību, lai nepārsniegt noteiktus limitus. Fizikālās enerģētikas institūta zinātnieki ir izstrādājuši metodes un modeļus, kas nepieciešami jaunās klimata politikas izstrādei. Mēs esam izstrādājuši virkni metodiku un modeļu, kas ir vajadzīgi, lai varētu izstrādāt šo jauno klimata politiku. Proti pats galvenais tātad siltumnīcas efekta gāzu emisijas prognozēšanas, modelēšanas platformas pilnveidošana, nodalot tajā ne emisiju tirdzniecības sektoru, šo sektoru, jo līdz šim viņš tādi tieši modelēšanā un aprēķinos netika nodalīts. Un arī vairākas citas konkrētas lietas, kā, teiksim, ārējo izmaksu novērtējums attiecībā uz siltumnīcas efekta gāzu emisijām, teiksim, atjaunojamo enerģijas resursu, tā skaitā biomasas, konkurētspējas novērtēšanas, šādi modeļi. Ja. Tā, piemēram, vairāk nekā 1/3 daļu no ārpus tirdzniecības sektora esošajām gāzēm rada transports. Zinātnieki pētījumā secina, ka tikai ar tehnoloģiskiem uzlabojumiem, kas sagaidāmi nākotnē, nav iespējams panākt vēlamo izmešu daudzumu samazinājumu. Mēs redzam arī, ka ar tehnoloģiskiem pasākumiem nepietiek. Līdz ar to tas ir jau patiesībā valsts politiķu uzdevums veikt šos plānošanas pasākumus. Jautājums ir par ceļu kvalitāti, par sabiedrisko transportu, par automašīnas kustības optimālu ātrumu Rīgas pilsētā. Projekta izpildē tika iesaistīti dažādi nozaru vadošie Latvijas speciālisti. Projekts tika realizēts ar Eiropas ekonomiskās zonas finanšu instrumentu atbalstu.